Pirmās attiecības cilvēka dzīvē nesāks ar piedzimšanas brīdi, bet vēl agrāk. Tās veido pamatu visām dzīves pārējām attiecībām, tā skaitā attiecībām pašiem ar sevi. Raidieraksts Pirmās attiecības ir manas, Vitas Kalniņas sarunas ar dažādiem speciālistiem, arī maniem kolēģiem un dažādām reālām mammām par pirmo attiecību veidošanu ar mazu bērnu. Šodien raidierakstā Pirmās attiecības pie manis ciemos ir dūla Līga Giniborga. Mēs ar Līgu runājam par to, kā tad Latvijā sākās dūla kustība un ko īsti nozīmē dūlas atbalsts dzemdībās, kā dūla palīdz gatavojoties dzemdībām un kā pēc tam ir līdzās arī pēcdzemdību periodā. Manuprāt, ārkārtīgi nozīmīga saruna, lai atkal aktualizētu to, cik svarīga ir tāda dūlas klātbūtne, kas tomēr atšķirās no tā, kā līdzās ir vecmāte, ārsts, kā līdzās varbūt ir arī sievietes partners vai cita atbalsta persona. Dūla tomēr ir profesionālis. Ja arī tu apsver to, ka vēlētos kļūt par dūlu, tad ieskaties noteikti mūsu mājaslapā vai arī raidierakstu piezīmēs, kur redzēs arī informāciju par to, kas nepieciešams, lai sāktu mācības par dūlu un kā tu vari pieteikties. Sveiks, brīnišķīgais klausītāji! Mēs tiekamies kārtējā Pirmās attiecības epizodē. Es esmu Vita Kalniņa, joprojām, un šodien pie manis ciemos ir tāda mīļa viešņa, kaut kā tā man gribējās pateikt, un tā ir dūla Līga Giniborga. Čau, Līga! Čau, Vita! Es zinu, ka tu zini un esi gatavojusies manam pirmajam jautājumam. Nevienu citu tu nezini, bet to pirmo gan tu zini, jo es vienmēr saviem viesiem to jautāju, par ko tu gribēji kļūt, kad tu biji maza meitene. Es tā īsti neatceros, bet bērndārzā izlaidumā mums deva tādas apliecības, un tur audzinātājs bija noskaidrojuši, par ko tad es gribētu kļūt, un tur ir rakstīts, ka es gribētu kļūt par pavāru. Es domāju, ka tas bija iespējā no manas mammas, jo mana mamma ir pavārs un strādāja restorānā tajā laikā. Un man ļoti patika, kā viņi abi divi ar tēti, jo tētis nebija pavārs, bet tas viņu otrs darbs, ar ko viņi piepelnījās tajos padomu laikos, bija rīkot banketus. Un tad viņi rīkoja kāzas un citas viesības. Un mamma bija apmācījusi tēti. Un, mums tad bija arī daudz tādas papildus darbošanās, kuras redzēju, kā viņi abi darbojās kopā, un mēs bieži gājām čigānos un dziedājām un pārģērbāmies. Man likās, ka tas pavārs ir tik krūta profesija. Tad pavāra, tur tas papildus pakalpojums vēl ir arī izklaidēt viesus. Mēs neizklaidējām, bet vienkārši izmantojām to iespēju, ka mēs varam aiziet čigānos, jo mēs zinām, kur ir kāzas. Es sapratu. Jūs vienkārši sapratāt, ka tur ir tusiņš. Tur ir tusiņš. Un mans tētis, viņš bija tāds ļoti aktīvs, viņš ļoti patika viņam tā ampelēties un uzjautrināt cilvēkus, un tad mēs to arī izmantojām bieži vien. Es pat atceros, kad man vēl pusauģa gados mēs ļoti labprāt iesaistījāmies visās tajās viņa idejās. Tas tā satuvināja ģimeni. Es domāju, ka tas varētu būt tāds iespējas, kad es redzēju, ka viņiem forši sanāk. Tā. Mm-hmm. Bet tev var bija kaut kāds rastals jāgriež? Nē, es neko tur negriezu. Es vienkārši atceros tos čigānus. Atceries, ka tas viss ir jautri un forši. Jā. Jā. Labi, un kā tad tā tava dzīve tālāk gāja? Kā tad ar to pavārēšanu? Jā, es mājās vienmēr biju labi pēdusi. Tas man patika, un tā ir viena no dzīves baudām, un joprojām man patīk labi paēst, un tāpēc man ir sevi jāpieskata. Un tajā laikā, kad es vidusskolā mācījos, tad sākās arī atmoda. Un visas atmodas, braukšanas uz manifestācijām un visādiem tautas frontes un neatkarības kustības tām lietām. Man ļoti patika, ka man teica bija aktīvs, un es pati arī. Es atceros Ogrē vācu parakstus, mums bija viena skola, toreiz tā kalnu skola,
un kur mēs vācām parakstu, ka latviešiem vajag otru skolu, jo gribēja krieviem atdot to otro skolu. Un es arī biju viens no tiem cilvēkiem, kas gāja vākt parakstus 9. Tā bija 8. klases, 9. vēl tad nebija. Un gāju pie vidusskolniekiem, pie skolotājiem, vācu parakstus. Un izrādās, es vispār esmu kautrīgs un introverts, man tā likās. Bet teicis, man tā iedvesmoja, ka es taču varu. Un es tiešām varēju. Un es pēc vidusskolas izdomāju, jo toreiz viss atkal atjaunojās, ka es varētu iet mācīties mājturību uz Jelgavas Universitāte Lauksaimniecības akadēmija, tur atjaunojās mājturības fakultāte, un jau rokdarbi man padevās, bet konkurss tur bija milzīgs, tur bija 10 vai 11 cilvēku uz vienu vietu, un es netiku tur. Tiešām tāds konkurss? Jā, toreiz tā bija. 92. Otrajā, mēs ar tevi tikko arī vēlreiz atkārtojām, esam viena gada, tas ir 92. gads, kad es stājos psihologos un arī ar pirmo netiku, jo bija, man liekas, ar 13 uz vienu vietu bija. Jā, tā kā es netiku, bet man tik šausmīgi patika, jo es biju braukājis veselu gadu uz kursiem uz to Jelgavu, man ļoti patika tā studentu pilsētiņu, un man likās, tur būs superīga studentu dzīve, un es iestājos ārstos, bet kaut kas ar to. Tu pat nezini, kur iestājies. Zootehniķos es iestājos, jā, un man tur arī ļoti patika, par dzīvniekiem mēs mācījāmies, un mums bija brīnišķīgas prakses Aucē, kur kad veselu mēnesi mēs dzīvojam Aucē, un gājām uz kūti, un darbojāmies, tur bija baigi arī foršā studenti. Bet es to gadu nomācījos, starp citu, kā teicamniece, pat man bija arī stipendija teicamnieku un tā, bet es tomēr sapratu, ka tas nav mans. Nē, es tur vienkārši iestājos, tāpēc, ka gribēju to Jelgavu. Un es aizgāju pēc tam, izņēmu dokumentus, mammai nesakot, un aizgāju uz matemātiķiem, uz fizmatiem. Kā iestājos fizmatos, knapi tiku iekšā, bet tiku. Un tā es mācījos par matemātikas skolotāju un pabeidzu, un strādāju par matemātikas skolotāju 12 gadus. 12 gadus? Nezināju, ka tik ilgi. Jā. Tā kā pēc tam biju dažādās skolās, gan Rīgas centrā, 2. vidusskola, Friča brīvzemnieka un Jūrmālas alternatīvā skola, kas man atkal bišķi to prātu tā kā sagrozīja, ka vienmēr var citādāk. Jā. Es biju jau tajā laikā izmācījusies Montessori, tieši skatoties vairāk uz matemātikas metodiku. Un es esmu ļoti pateicīga, ka man bija, faktiski vēl viena augstskola, Jūrmālas alternatīvā skola, kur es biju metodiķis un metodiķa kabinetā. Es arī vadīju matemātikas stundas, bet metodiķis sākuma skolai. Un blakus kabinetā bija medmāsiņas. Kabinets, kuru nav katru dienu. Un tad es arī kā metodiķis tiku pie māsiņas pienākumiem šad un tad, kad bērniem sāpēja galviņa, vai ka viņi tā kā slikti sajūtās, vai vēderiņš sāp. Tad viņi, protams, ienāca arī pie manis. Un tad mums bija ļoti interesanti, kā vecāks apulcēs. Vecāki teica, Lī, ko tu tur esi sastāstījis tiem bērniem? Jo es lasīju grāmatas par somatisko, ka ķermenis mums kaut ko stāsta. Un ja mums sāp galva vai sāp ēders vai ir kaut kas diskomforts, ka tas nav tāpat vien, ka mūsu ķermenis kaut ko stāsta. Un tie bērni gājuši mājās un stāstījuši tiem vecākiem, ka ir iesniņas, tad tāda veselīta raud, ka vajag par viņiem parūpēties vairāk. Ja, un tā bija ļoti interesanti, ka vecāki man pēc tam stāsta to atgriezenisko saiti, ka tas ļoti palīdzējis arī viņiem veidot kontaktu. Tā kā. Jā. Labi, bet kā tad tu tiki pie tās dūlošanas, pie dzemdniecības, kas bija tas ceļš? Jā, līdz saviem bērniem man arī nebija tā ātri un fiksi. Un pagāja apmēram 4 gadi, kad mēs sagaidījām savu pirmdzimto. Un pirmās dzemdības man bija Valmieras slimnīcā, un es arī biju tā diezgan izvēlīga. Es biju apbraukājis dažādas vietas, toreiz kursus vadīja, man liekas, Arsā un slimnīcās. Un tad es biju izgājis Arsā, es biju izgājis Valmieras slimnīcā,
aptaujājis draudzenes, un kaut kā mums tā Valmiera ļoti patika abiem vīri, ka mēs varētu tur. Nu, un pēc tām dzemdībām es sapratu, ka viss nebija gluži tā, kā es biju iztēlojusies, kaut kas tur nebija. Es īsti nesapratu, kas, bet tad arī parādījās mūsu tajā Cāļa, toreiz bija portāls Cālis atklājies, un tur parādījās jauna vecmāte Dina, un man ļoti patika, kā viņa skaidroja fizioloģiskas lietas, kā viņa skatās uz tām dzemdībām, un man, es ļoti, ļoti iespaidojos. Es esmu tāds cilvēks, kas iespaidojās šobrīd es teiktu no tādiem guru cilvēkiem. Man ir šis, kad es kaut kā pavēlkos uz to. Man ļoti, kā mūsdienās saka, rezonēja. un tā es sāku viņai sekot, un tad jau ar otro es vēl nebiju stāvoklī, ka es sapratu, ka visticamāk, ka tā būs mājdzemdības, un ka tas būs ar Dinu. Un tad pēc otrām dzemdībām jau, man neuzreiz, man laikam nebija prātā, ka es varētu mainīt profesiju. Man ļoti patika mana profesija. Ļoti man patīk būt par matemātikas skolotāju, joprojām man liekas, par viņu varētu būt, ja es gribētu. Un viņa man pateica teikumu, kur es sēdu savās pēcdzemdībās, esot domāju par viņu, ka man nelika tas mieru, ka es varētu būt laba dūla. Un toreiz pat vispār nebija tāds vārds Latvijā dūla. Jo viņa arī bija nesen atbraukusi no vecmāšu konferences, kur viņa bija tieši uzzinājusi par to, ka Portugālē ir dūlas un Amerikā tur jau ir dūlas, un tad viņa man pirmoreiz vispār pateica tādu vārdu, kas ir dūla. Ja. Un tas bija, tu teici, pirms cik gadiem? Otrās dzemdības man bija 2005. gads, tad 2005. gadā septembrī es šito uzzināju, kad ir tāda profesija dūla, ja. Un tad, acīm redzot, viņa to bija pateikusi vairākām sievietēm, nebija es vienīgā, un vienā brīdī, jo mēs jau tur tās mammas, kas dzemdējušas mājās, vai kas ir par tām dabīgām dzemdībām, savstarpēji Čālī daudz runājām. Mums bija tur savi čati, tad vēl nebija WhatsApp, man liekas, tad bija fórums, un daudzi jautāja, kas ir dūla, vai ir kādi piemēri, kā tas notiek, un tad radās tā doma, ka mēs varētu sanākt uz pirmo tādu sapulci, uz tādu satikšanos, un tad izstāstīt, kas ir dūla. Un Dina man uzdeva arī uzdevumu uzrakstīt, tā kā izpētīt internetā, kas ir atrodams. Grāmatas man nebija, tikai internets. Kas ir dūla? Un tad es arī izložņāju visas lapas angļu valodā. Pārsvarā tas bija angļu valodā, nebija nekas tāds, vācu valodās laikam nemeklēju, kur varēja pameklēt. Un tad mēs uzrakstījām tad pirmo rakstu, kas ir dūla. Man liekas, ka tāds liks mājaslapā joprojām ir šis apraksts, kas ir dūla. Tas ir tas, ko es esmu atradusi toreiz, kāda veida dūlas, varbūt kristīgās dūlas, kas var būt kaut kādu vienu konkrētu atbalsta veidu, bezmaksas pārmaksu. Tādas, kad varbūt arī konkrētai iedzīvotāji grupai, kaut kādai sociālai slānim, kaut kādam tā kā. Man liekas, ka Latvijā šobrīd mēs atšķiram, ka ir dzemdību dūlas, vai ne? Un tad ir dūlas, kas strādā tikai grūtniecībā, pēcdzemdībās, bet cik es zinu, Latvijā sagatavo tikai dzemdību dūlas. Jā, Latvijā sagatavo dzemdību dūlas, tās, kas sauc sev par pēcdzemdību dūlām, tām ir kaut kāds cits starptautiskais certifikāts, kur viņas ir mācījušās vai no Anglijā vai Amerikā, online vidē. Un tad tu sāki mācīties par dūlu? Toreiz pat nebija mācības. Toreiz mums bija vienkārši brīvprātīgas sanākšanas bez maksas. Mēs veselu gadu, vienreiz mēnesī tikāmies tādās brīvprātīgās sanākšanas reizēs, kur mēs tiešām pat nemaksājām. Mēs vienkārši sanācām, bija izbrīvēts laiks, stāķa līgzdā, un tad vienā no reizēm pašās beigās bija arī tu, jo mēs sapratām, ka nav jau tikai fizioloģija. Un mēs sākumā domājām sevi saukt nevis par apvienību, bet par kustību. Un ar laiku mēs, tad, kad jau gāju uz to dibināšanu, visus tos papīrus rakstīja meitenes, tad sapratu, ka kustība jau ir tāda ļoti revolucionārs nosaukums. Ka ar revolūciju mēs neko nepanāksim Latvijā.
Jā, tāpēc mēs kļuvām par miermīlīgu organizāciju, apvienība. Jā, un arī mēs jau sākumā bijām lielākoties mājdzemdību mammas, kas tā kā karēvīgs, mēs zinām, kā vajag, ka tā ir jādzemdē, jā, un tā kā... Nu jā, ka mēs bijām arī tāds bišķi, iespaidotas ar, nevis bišķi, bet diezgan daudz iespaidotas ar savu pieredzi, kad slimnīcā visu dara nepareizi, jā. Bet, ar laiku mācoties, apgūstot arī kopā ar tevi psiholoģiju, mēs sapratām, ka tā jau nav, jā, kad ir daudz kas vēl, ko mēs vispār neesam ņēmuši svērā. Un jā, tu mums atnāci uz vienu nodarbību tām pirmajām dūlām, un pēc tam jau mēs sapratām, ka vajag veselu gadu. Jā, ka tad jau bija gads, un tad pamazām mums bija psiholoģija beigās, bet pēc tam jau sapratu, ka vispār sākumā. Psiholoģija sākumā. Jā. Un tas es ļoti labi atceros, bija pirms 16 gadiem, jo man bija tikko piedzimuši Žaklīna, un mans vīrs tikmēr nēsājās ar viņu pa rajonu, kamēr es tur pie jums biju. Tā kā to vienmēr pēc bērniem var labi izvērķināt. Tieši tā. Rīktīgi daudz laiks ir pagājis, vai ne? Un arī daudz, kas ir attīstījies un mainījies, pateicoties tām pirmajām, pateicoties tev, arī Dinai, arī visām tām sievietēm, kas pirmās to iekustināja, tomēr to kustību sākumā iekustināja, vai ne? Vajadzēja to kustību, vajadzēja to, ka mēs noteikti tieši to enerģiju sākumā vajadzēja. Lai tas vispār sāktos. Jā, Līga, tas, ko es zinu par tevi, un mēs jau esam arī gan mācībās, gan supervīzijās, un visu kaut kur ar tevi kopā tikušās, ka tu patiešām tā daudzus gadus, tā bija tev pamatnodarbošanās, tu tiešām strādāji par dzemdību dūlu, un tu ļoti daudzām sievietēm, vīriešiem, bēbīšiem bija līdzās tādā ļoti nozīmīgā brīdī, un reizēm pat gan arī tā kā brīnumu darbu izdarīja. Ja? Es domāju, tas citreiz, ka es atceros kaut kādus stāstus, ko tu esi dalījusies, ka tu tā kā uz saviem pleciem gandrīz iznesi tos cilvēkus un tās dzemdības. Vai tu vari pastāstīt, kāds tad ir tāds labs dūles darbs, kā tu viņu redzi, un ko tā ģimene var iegūt no tādas labas iesaistītas dzemdību dūles? Jā. Man šķiet, vismaz tā mana sajūta ir, ka man ļoti svarīgi pazīt šo sievieti. Bet nevis, ka es viņu pazīstu, bet ka arī viņa pati sevi pazīst. Un tas ir tas mērķis arī, kad, ja mēs pirms dzemdībām tiekamies un gatavojamies, kad es pat neesmu ieinteresēta vadīt viņām individuālas lekcijas vai pārim vadīt individuālas lekcijas, jo tas ir tik daudz piedāvājums, kad tas būtu viņa mājasdarbs tā kā privāti. Es esmu ieinteresēta viņu iepazīt kā personību, ka viņa pati sevi pazīst, kur viņai labi sanāk, kur varbūt viņai gribas kaulēties un tielēties un padoties, kur ir tie mirkļi. Ja, un ir forši, ka vīrs to zina, kādreiz vīrs man palīdz. Arī viņš saka, bet tu parasti dari tā. Tad, kad ir kaut kāda krīzes situācija, tu tā kā mēģina izbēgt. Un ir forši šito visu zināt. Ir forši zināt vispār par sievietes seksualitāti, ko viņa pati par to domā, kā viņa to jūt, jo tad tā palīdzēšana dažreiz, ir tik individuāli, nevis dažreiz viņi ir individuāli, katrai sievietei savādāk, jo citreiz man vajag viņai pieskarties, citreiz nevajag pieskarties, citreiz vajag teikt atbalstošu vārdu, un citreiz pietiek ar mīļu skatienu. Jā, citreiz vajag pateikt kādu stiprāku vārdu, lai saņemtos, lai tā kā, šis vispār izdarāms, ja? Tā kā es redzu, ka tu vari, ka tev iekšā ir tas gars, atceries, kā tu toreiz to maratonu noskrēji, vai tu tai kalnā uzkāpi, ka es zinu viņas to pieredzi, uz ko mēs varam tā kā tos resursus ņemt ārā, ja viņa aizmirst. Kaut arī viens no aizdarbiem ir sarakstīt tos resursus, kādi viņai viņi ir, uz ko mēs varam paļauties, uz ko vispār viņa dzīvē paļaujās.
tas ir tas, ko es cenšos noskaidrot, lai man ir ar ko strādāt. Jā, es jau te uzreiz gribu teikt, cik interesanti, ka tas ir pirmais, ko tu saki. Es ticu, ka tu vēl kaut ko, visu kaut ko mums stāstīsi, bet kas īstenībā ļoti pamaina to, kā, manuprāt, daudzas sievietes šobrīd skatās dzemdībām, un arī varbūt ir kaut kādi sagatavošanas kursi vai lekcijas, kas varbūt tādu citu ievirzi ņem uz tehnisko. Tā kā apgūt kaut kādu, es nezinu, pozu vai elpošanu, vai tā kā teoriju tehnisko, kas arī ir labi un svarīgi, un tu noteikti arī to teiksi. Jā. Bet ka tas pirmais tomēr ir par to, vai es kā cilvēks vispār varu atrast sevī kaut kādu tādu paļāvību, uzticēšanos sev, savam ķermenim, un vai tas cilvēks, kas ir man kopā, arī tic man un manam ķermenim, un vai viņš man var to atgādināt un stiprināt man tajā. Jā. Un es uzskatu, ka tā ir, ka tas ir tāds pirmais vispār balsts dūles darbā, un brīnišķīgi, ka tu to arī tā izcēli. Jā, varbūt tu gribi piebilst vēl kaut ko pie šī. Jā, tas ir zināšanas par sevi, un tas ir varbūt kaut kas tāds, ko mēs visu mūžu mācamies par sevi. Ja? Jo tas jau nav tā, ka meitene, kas sieviete jauna dzemdē savos 20, 24 gados, 30 gados, ka tad jau mēs visu zinām par sevi. Neko mēs tur nezinām. Es varbūt tagad 50 varētu teikt, ka es kaut ko zinu, bet tāpat man būtu jāgatavojas, tāpat man būtu jāatrod šis uzticības cilvēks, kurš zina mani labi, un varētu man īstajā brīdī palīdzēt tieši tā, kā man to vajag. Ja? Tā kā tas, man liekas, tāds ļoti būtiskais. Protams, ka mēs skaidri zinām, ka ir svarīga arī tā teorija, ir labi, ka tu saproti, par kurā dzemdību periodā tu esi. Protams. Jā, jo, ja tu nesaproti, kas ar tev notiek, tu neatšķir to normu no nenormas, vismaz tādās vispārīgās nozīmēs, ja, tad kaut vai, kad braukt uz slimnīcu, ja kaut kas notiek, tad tu zini, kad ir jābrauc pēc medicīnas palīdzības, vai jāsauc viņu uz mājām. Tā kā tas ir jāapgūst, un es to, protams, varu, un dažkārt man arī manas vingrotājs, kas gatavojas dzemdībām, viņi saka, Līga, mēs gribam, lai tu mums parādi partneru palīdzību tieši praktiski, kā mēs atvedīsim savus vīrus, parādi mums, kā mēs gribam ar bebīšiem, ar lelītēm, vai tu mums vari, mēs atvedīsim savus vīrus, un tad, protams, jā, tas praktiskais ir ļoti nozīmīgs, jo tagad ir ļoti daudz online, pamazām es redzu, ka arī slimnīcas ir atguvušās pēc Covid un sāku organizēt gan bezmaksas, gan par netik lielām naudām tās kursus, kas man liekas arī brīnišķīgi, jo ir jāizbrauc uz to vietu, ir jāsajūt tā vieta, lai kāda tā ir pēc atsauksmēm, tev ar savu ķermeni tur ir jāizbrauc. Tad iepazīšanās, jā, jo skaidrs, ka vieta, kur es jau vismaz reizi esmu bijusi, tomēr ir drusku drošāka priekš manis. Tieši tā. Tā kā tas arī ir viens no mājasdarbiem, neatlikt to uz beigām, jo bērni mēdz piedzimt arī priekšlaicīgi kādreiz. Jā, un tad gan parasti tas ir tā kā drusku vēl citās varbūt slimnīcās nekā plānots. Citās slimnīcās, bet tik un tā, man tagad viena mammīte jūnijā dzemdēja priekšlaicīgi, bija paredzēts augustā, un tā, kad es aizbraucu maizītās, tas vīrs tā lepni stāsta, Līga, tu vari iedomāties, ka viņa taču no tām tavām vingrošanām, viņa jau nebija vēl kursiskais, viņa tikai vingrot bija gājusi laicīgi. Viņa taču visu saprata, zināja, ļoti labi komunicēja ar medicīnas personālu, viņš esot stāvējis blakus un aprīnoja savu sievu, un viņam acis bija uz kartiņiem par to, kā viņa ir gatava arī priekšlaicīgi, ja vajag. Jā, tas ir ļoti reti. Tas ir retums, un forši, ka tas vīrs to ir pamanījis. Jā, bet tas nenozīmē, ka mums, protams, visiem būtu jāgatavojas uz priekšlaicīgu. Bet tas nozīmē, ka tas jādara laicīgi, nevis 32. nedēļā, kad beidzās darbs. Nevis 38. kā reizēm arī es dzirdu. Jā, tā kā tas arī jāņem vērā, un, protams, fiziskā sagatavotība, tas arī ļoti būtiski, gan kustēties, gan mūsdienās ir ļoti liels uzsvars uz uzturu, jā, ko es tagad arī runāju ar savām grūtniecēm individuāli. Viņas man saka, bet ka dakteris esot tomēr
te pēc tās sonogrāfijas teica, ka tā kā jāuzsēžās uz diētas, kad kaut ko ir pa daudz ēsts un tā. Es saku, bet es tev jau to teicu, es tev pat materiāli aizsūtīju par to. Un viņi saka, bet tu jau neteici, ka tas ir man. Tu tā vispārīgi to teici. Ja? Un tad mēs dzīvojam kaut kādā paralēlā pasaulē, kur man acīm redzot vēl stingrāk jāpasaka, ka tas uzturs ir kārtīgs stūrakmenis un visos vecuma posmos, ne tikai grūtniecības laikā, bet visos vecuma posmos. Kustības, uzturs, un skolā varbūt to acīm redzot arī par maz ir mācīts mums. Un, tas ir mums pašiem jāapgūst, un ir tāpat kā zobārs, tāpat kā frizieris, tāpat kā savs ginekologs, ir jāatrod arī uzturs speciālists, kas tev būs visu mūža garumā, visos tavos dzīves periodos, kas tev būs labs draugs un speciālists. Līga, mēs kaut kā nepieminējām šito, ka īstenībā tu jau neesi tikai dūle, tu jau esi izmācījusies arī vecmāte. Un tomēr tu izvēlējies, es saprotu, labo, ja tā nav palikt par dūlu pamatā, nevis tālāk iet to vecmātības ceļu. Vai tu mazliet par šo esi gatava pastāstīt? Jā, es, protams, mācoties par dūlu, sapratu, ka kā man gribas zināt vairāk. Es esmu tāds cilvēks, kuram patīk iet kursos, kuram patīk mācīties, un man likās, es to gribu. Es gribu arī to medicīnas otru pusi zināt, jo viens ir, ko mums stāsta viens cilvēks, otrs redzēt to virtuvi arī es gribu. Ja? Un tās priekš manis bija grūtas mācības. Es gan to nesu cauri ar smaidu un ar citām acīm katru pasniedzēju teikumu tvēru caur savu pieredzi, jo es zinu, ka tā nav, kā viņš stāsta, ka ir citādāk, un dažkārt es biju arī ļoti drosmīga un teicu, ka nav jaundzimušiem mūsdienu aizvērtas acis, ka viņi piedzimstot ir ar acīm vaļā, un, ka var būt arī citādāk, un, jo, es biju pieredzējis tās dabīgās dzemdības, un nebija tā, ka es tā kareivīgi pretojos un tur bojāju stundas pasniedzēju. Bet, es tā viltīgi smaidīju, kā latiņu valodas skolotājiem teicu, ko jūs smaidiet tik šausmīgi? Tas ir par viņu, ne par mani, bet, man grūti bija psiholoģiski to skolu, tāpēc, ka es visu laiku mēģināju sev pasargāt, un es tomēr man nebija baigā prieka, kad es pabeidzu to skolu. Es pabeidzu, man tas diploms ir, bet izlaidums neaizgāju. Es nespēju to nosvinēt. To es arī tā domāju, joprojām. Vai es tagad varētu aiziet? Varbūt, bet arī caur tādu saņemšanos. Es vecmātībā pastrādāju, arī pastrādāju kā mājdzemdību vecmāte. Stārta Ligzdā. Un es sapratu, ka man ir par daudz, ka es nevaru visu. Un es noteikti būtu ļoti populāra vecmāte. Vienalga, kur es iet, vai tās ir mājdzemdības, vai es aizietu zemdībnām, vai stradiņiem, es noteikti būtu tur savu vietu ieguvusi, un man būtu klientūra, par to vispār šaubu nav. Ja? Bet tad es sapratu, ka es nespēšu darīt abas. Ka es nespēšu vienlaicīgi sagatavot, runāt to ne tikai medicīnisko, pieņemt bērniņus, kas ir arī nakts darbs, un vēl tās pēcdzemdības, kas man bija ļoti svarīgi, visu to komplektu. Jo man nevajag 1000 sievietes, man vajag 1, 2, un tad es no sākuma līdz beigām. Un tad man ir tas mans cikls, kur es arī rūpējoties par sevi, lai es neizdegtu, man šīs bija ļoti svarīgi, ka es tomēr izvēlos to, kas, kur tā mana dvēsele vairāk atsaucās. Tā kā vecmātes zināšanas man ļoti nodara. Un jāsaka godīgi, es dodu arī vecmātes padomus, un es tā arī saku, ka kā dūlis to nevarētu teikt. Kā vecmāte es teiktu tā, bet, tev vienkārši jāsaprot, ka es vienkārši tev pasaku, lai tu zinātu, lai tu varētu izlemt.
un prasi to savam ginekologam, prasi savam ģimenes ārstam, bet ir vēl arī tāds ceļš. Nu, visbiežāk tas ir jautājums par kaut kādiem dabīgiem preparātiem, ka nu nav tā, ka hemoroīdiem ir tikai sintētiskie, ir arī dabīgie, ka krūts sastrēgumu, piena sastrēgumam ir arī homeopātiskie, jā, nav uzreiz paracetamols jādzer, ir situācijas, kur ir vēl kaut kāds pirmsposms. Nu tā kā, jāsaka godīgi, ka es esmu ar tām vecmātes zināšanām, bet tas dūla ar vecmātes zināšanām. Jā. Mazliet jau tu tikko pastāstīji, ka tu teici, ka tev visa būtu pa daudz, jo tu nevari, es saprotu, kā vecmāte, tu nespēji atteikties no tā emocionālā atbalsta arī, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs tev, un ja tu dari visu to vecmātes darbu, tad tu kā nevari īsti to paspēt, varbūt līdz galam, vismaz tā es no tevis to sadzirdēju, ja? Un nevēlt arī, es esmu runājis arī ar visādām foršām, iejūtīgām, labām vecmātēm, kuras saka, ka viņas ļoti labprāt sadarbojas ar dūlām, ka viņas tiešām labprāt aicina un sagaida un ir priecīgs par to, jo ka tās tādas foršas labas sadarbības. Varbūt tad tu mūsu klausītājiem, kuri nezin to, un es domāju, tādi ir daudzi, var drusciņi ieskicēt, ja sievietei jau ir vecmāte, kāpēc viņai vēl vajadzētu dūlu, kāpēc viņai vajadzētu abus? Jo skaidrs, ka vecmāte viņai tiešām vajadzēs, citādāk nevarēs. Jā, vecmāte ir tas medicīniskais atbalsts, viņa ir tā, kas izpēta gan tos papīrus, kas tev ir, visas sonogrāfijas, visu, kas ir tie medicīniskie riski un kā novadīt šīs dzemdības. Un dūla ir šis emocionālais un psiholoģiskais, arī praktiskais palīgs. Un ja vecmāte, pat ja tev ir līguma vecmāte, viņa visu laiku klāt nebūs. Tā tas ir, viņa ienāks ik pa 2 stundām. Kā kura un kā kurā situācijā? Jā, mājdzīvdībās viņa ir, patās viņa ir iespējams arī otrā istabā, bet dūla ir tomēr klātesoša visu laiku. Tas ir arī tas dūlas lielais pienesums, kad ir šī nepārtrauktība. Un es kā dūla dzemdībās braucu arī uz mājām, pirms vēl ir aizbraukt uz stacionāru, ja vajag. Ja pāris jūt, ka viņiem drošības sajūtai vajag dūlu mājās, jo tad, kad kontrakcijas sāk palikt ļoti biežas un intensīvas un sāpīgas, dažkārt liekas, ka ir jābrauc, ka ir jābēg no tā visa uz stacionāru. Un tad ir labi, ka atbrauc dūla un paskatās, pavēro, kopā pēlko. Paskatās ārēji, respektīvi neveic nekādas citas paskatīšanās lietas. Jā. Nekādas. Ne, vienkārši to es gribu tagad nosaukt vārdā, es zinu, ka tā, bet reizēm sievietes domā paskatās, tas nozīmē paskatīties atvērumu. Nē, atvērumu es nekad neesmu skatījusies mājās tiešām nekad, jo kāds jau arī netic, jo es to māku, bet es to nedaru. Dūlām ir citi instrumenti. Mums ir citi instrumenti, kā to skatīties. Tas, kas ir, es paskatos uz to pašu sievieti, kā viņa tiek galā ar to diskomfortu, kas viņai ir. Un kur ir varbūt tas satraukums, par ko, piemēram, es jau braucu taksī, kad man sieviete saka, man jau pa 1 minūti tās kontrakcijas, ik pa minūtei. Es saku, labi. Jo tās pirmās dzemdības, stumšanās sajūtas viņai nav. Es aizbraucu un tad skatos, kā viņa izelpo, kā viņa kustās. Un tas ir satraukums, nevis kontrakcijas. Tā, ja, un tas, ko es izdaru, es viņus nolieku gulēt abus divus. Mammu un tēti blakus, un kopā mēs paelpojam, un tad paskatāmies, cik bieži ir tās kontrakcijas. Un tur nav par minūtei, tur ir pa 10 minūtēm. Tātad pa tām 10 minūtēm vēl arī pagulēt var un atpūsties. Un es tur esmu blakus, viņa nomierinās, tad, kad es nomierinos, tad arī ir kontrakcijas savādākas, un tad viņas ir arī efektīvākas. Ja? Un tieši šis adrenalīns, kas paceļās no tā, ka man jau te viss notiek, ir jāskrien, jo vēl no Zolotūdas līdz Siguldai tur ir tāls gabals. Un tā mēs jau 5 stundas pa māju, līdz kontrakcijas paliek tiešām ik pa 5 minūtēm, ir tāds labs stiprums, kad mēs
tad gan dodamies uz mašīnu un braucam. Man gribas te pateikt, ko es arī tā kā psiholoģiski gribētu nosaukt, kas notiek būtībā, tu veic arī tādu emocionālu koregulāciju. Ja? Jo tajā brīdī tie cilvēki ir tik uztraukušies, viņiem grūti noregulēt savas emocijas, un tu atbrauc ar to, ka tu pati pie sevis esi, spēj regulēt pati sevi, un tu noregulē arī viņus, un viss tas process notiek mierīgāk. Tā kā šis ir tas cilvēcīgais aspekts, ko es domāju, īstenībā nekas cits nevar aizstāt. Nekas cits nevar tā palīdzēt regulēt emociju satraukumu kā cita cilvēka mierinoša, patiesa klātbūtne. Ja? Un liekas, tas jau nekas tāds. Es visu iemācījos, es visu zinu, man visas tehnikas ir, es viņas te atkārtoju, es viņas varbūt pat trenēju, kas visi forši un ideāli, ja daudz, kas arī to nedara. Bet jā, šī klātbūtne, caur kuru es nomienos, tas līdzīgi tā kā mamma bērni mierina īstenībā sievieti, vai ne, dzemdībās viņa aiziet tādā bērniņā mazliet, un tā tam ir arī jābūt, un mēs to novērojam arī, kuri bērniņi, ja, ka, ja mamma spēja tā kā pati pie sevis palikt, bērniņš ir satraucies, viņš ielien viņai klēpī, mamma saka, viņš būs jau labi, un bērniņš arī un ir arī labi, vai ne? Jā. Tāpat arī dūla. Tieši tā, es tā kā mamma aizbraucu un vienkārši paelpoju. Jā. Un tā arī ir tā palīdzība. Un dažreiz ir arī tā, ka dzemdības vēl nav sākušās, bet kaut kādi tur tie priekšvēstneši ir. Un sieviete man vakarā zvana un saka, Līga, vēl jau nav tās dzemdības, bet vai tu nevarētu šonakt atbraukt otrā istabā pagulēt? Varu. Un es aizbraucu, un es paguļu, un pēc 2 stundām viņa man modina, saka, ir kontrakcijas, ir sākušās. Jā, tā kā, un citreiz ir vēl tāda situācija, ka viņa saka, manas dēļ tu var nebraukt. Es saprotu, tas ir latentais periods. Bet tas vīrs, viņš staigā pa māju un met mani ārā no tās mājas. Un saka, mums ir jābrauc. Jo viņš nevar regulēt savas emocijas. Viņš nevar noregulēties, un tad es braucu daļ vīra. Jā. Un mēs esam tagad pie tā jautājuma, kuras arī noteikti gribēju tev uzdot. Sievietes, arī mans klients reizēm saka, aprieš kam man dūlu, man jau būs vīrs. Un es noteikti negribu noniecināt to, cik nozīmīgi ir tas, ka partners ir līdzās, un tie ir daudz brīnišķīgi ieguvumi un ļoti, ļoti foršas pieredzes, bet tomēr tas ir kaut kas atšķirīgs, ka dūle tur ir. Pastāst, kāpēc? Tēvi ir ļoti satraukti, viņi jūtas atbildīgi. Jo, ja viņi ir 2 mājās un 3. ir punci un viņi vēl nav stacionārā, tad viņi to atbildību ir paņēmuši uz sevi. Un nav viegla tā atbildība. Jo tā ir par dzīvībām tā īstenībā. Ir par dzīvībām, par 2 dzīvībām. Jā. Un kaut kādā brīdī, ne visiem tā nervu sistēma ir tik stipra. Ne visi ir arī dabūjuši tādas dzīves pieredzes, nezinu, kalnos kāpjot, pārgājienos, armijā arī viss nav bijuši. Ja? Tā kā tas nav viņiem viegli. Un viņi tiešām atslāpst un ir daudz labāks palīgs savai sievai, kad atbrauc dūla. 100 punkti, vienalga vai slimnīciņa atbrauc vai uz mājām. Viņi beidzot atslāpst, viņi saprot, ka te ir vēl kāds atbildīgais, un viņi daudz labāk spēj palīdzēt. Otrs, arī tā nav jau starp pāriem tādas pieredzes, kur viņi it kā tehniski zina, kā tur pamastēt, kuri punkti, it kā mēs esam to mācījušies, vai ne? Bet tad, kad es stacionārā redzu, kā viņi ar to savu satraukumu to dara, tas neveicina to mieru. Vai tur viņi pa stipru uzspiež, vai pa vāju uzspiež, vai paši tā kā bišķi dreb. Ja? Un tad ir labi, ka dūla vienkārši parāda, cik lēni, cik stipri, kā apgulties blakus, ka var apgūties blakus tai gultā, kā iekārtoties. Dažreiz es izdaru pati, un tad es saku, un tagad tu. Ja? Ka būtībā es to vīrieti ielieku
tā kā tā sieviete būtu gribējusi, tikai bez tā satraukuma, lai viņš tiešām varētu palīdzēt. Man bija viens tētis, kurš mums bija 3. dzemdības kopā. Viņš pirmās 2 dzemdībās bija ļoti labs atbalsts, un sieviete arī labs vārdus par viņu teica, un viņam pašam bija laba sajūta. Bet tajās 3. dzemdībās viņa paņēma dūlu, jo tur bija kaut kādi jau medicīniski iemesli. Un tad pēc tām dzemdībām man teica, tā es nekad nebiju juties savai sievai tik tuvu. Jo viņš pēc profesijas ir tāds, viņš bija jūrnieks. Viņš saka, es varu uz kuģa piešūt pirkstu, es visu varu. Tā kā viņš tiešām ir tāds darītājs. Bet tieši to tuvību, tas ir tas, ko viņš pēc tam teica. Tas bija kaut kas tāds, ko es nekad tā nebiju iedomājies, ka var tā palīdzēt. Tā. Jā, jo ir skaidrs, ja es esmu ļoti lielā stresā, es jau nemaz nespēju būt tuvībā, jā. Tas ir tur cita nervu sistēmas daļa ir ieslēgusies, ne tā, kas veido tuvību, un tad ir tik svarīgi, ka kā cits koregulē, lai tā tuvība būtu iespējama. Un es nezinu, vai jūs klausītāji to dzirdējāt un pamanījāt, un ja nē, es jums ieteiktu arī tad patīt bišķi atpakaļ un paklausīties to, kā Līga mums šito stāstīja, kā viņa sāka runāt klusāk, lēnāk, stiepjot vārdus, pilnīgi intuitīvi. Protams, es ticu, ka tas nekādā veidā nav iestudēts. Tas ir, īstenībā tā ir arī hipnoterapijas tehnika, šobrīd apgūst hipnoterapiju, kuras mēs intuitīvi, protams, gadu simtiem tūkstošiem cilvēks ir izmantojis, vienkārši palīdzot līdz cilvēkiem, un tam, kā mēs izmantojam vārdus, runu, balss, tembru, kādā tempā mēs runājam. Tas viss ir ar milzīgu spēku, un tas var ļoti, ļoti palīdzēt, un ja liekas, ka var, jābūt uzreiz nes kādām tehnikām, protams, ir situācijas, kad ir ļoti svarīgas tehnikas un instrumenti un viss kaut kas, bet, manuprāt, vienmēr ir jāsāk ar vienkāršāko, un strādāt ar balsi un klātbūtni. Tas nav vienkārši, bet tas ir, tas kā cilvēks ir līdzās otram cilvēkam, lielos notikumos, un tu to brīnišķīgi arī mums parādīji tikko. Jā. Nezinu, pati nepamanīju droši vien. Es esmu izmācījusies Eriksona hipnozi. Es esmu, un arī meditācijas vadot, es vienmēr piedomāju, kāpēc tās teorijas, bet es domāju, ka tas jau vienkārši ir ieplūdis manī. Jā, es zinu, ka es arī to vienkārši intuitīvi daru. Jā. Un ja mēs tā domājam, pirms 100 gadu, kad vēl nebija tāda, medicīna ārsti, vai ne, un ka bija vienkārši viedās sievas, pie kurām gāja, es domāju, viņas jau, tas bija noteikti viens no instrumentiem, ko darīja, vai ne, ar tādu runu, klātbūtni, iedvesmu, stiprinājumu. Un šobrīd es priecājos arī, ka hipnoterapijā arvien vairāk ir pētījumu, un es ceru, ka arī nofinešēsies drīz, es zinu, ka Vācijā viens liels pētījums, kur viņi mēģina pierādīt, ka hipnoterapijas efektivitāte ir tikpat liela kā KBT efektivitāte. Un man liekas, ka tas tāds reāli liels pavērsiens būs, jo mēs jau arī ikdienā viens ar otru runājot, vienkārši varam lietot to tik ļoti palīdzot viens otram. Jā. Tā kā tas ir milzīgs. Ir pilnīgi normāli iet pie biznesa coachiem, bet īstenībā tas ieplūst mums ikdienā. Viņš jebkurā situācijā nodara, jebkurā. Tas nevis manipulatīvi izmantot, bet tiešām izmantot. Jo skaidrs, ka diemžēl viss šīs tehnikas var izmantot arī manipulatīvi un kaitējot. Tas vienkārši man gribas te pateikt, ne tas, ka es tagad slavinu vienkārši, kad jebkurš tagad var apgūt hipnozes tehnikas un tagad nesko panākt, bet tiešām domājot par to, kā tad būt citiem cilvēkiem līdzās tā, lai tas viņiem ir palīdzoši. Jā, kas forši, manuprāt, es tā no sevis varu padalīties, ka būt kopā ar citiem tādā veidā arī ļoti daudz iedod atpakaļ. Kā tu to piedzīvo? Tas tērē spēkus, bet kaut kādā ziņā arī iedod, bet tā ir mana pieredze. Jā, tas tērē spēkus. Es tāpēc arī neeju uz dzemdībām bieži. Un es eju tiešām tiem saviem īpašajiem cilvēkiem līdzās. Man negribās, lai tas kļūst par tādu
kaut kādu ikdienu. Man joprojām tāds labs jautājums sev, ko es tā pajautāju, vai es joprojām braucu kā uz Jēzus bērniņu dzimšanu. Lai man ir prieks celties, prieks būt ar to pāri, un pat ja es arī sagaidu, ka nebūs te viegli, jo bērns ir liels, jā, ir kaut kādi izaicinājumi jau piedzīvot grūtniecības laikā, un kaut kādi sarežģījumi, varbūt riski ir, un tomēr mēs esam tik daudz kopā bijuši un strādājuši un satuvinājušies, ka es esmu gatava būt līdzās arī šādā situācijā. Un tas gandarījums pēc tam ir tas, ko viņi man saka, ka viņi to ir pamanījuši, ka viņiem tas tiešām ir ļoti bijis svarīgi, ka tas nebija tā starp citu, tu varēji tur būt, varēji tur nebūt, es esmu dzirdējis no citām dulām. Man tā nekāda nav. Man visi viņi ir ļoti īpaši, un man patīk, ka viņi par mani arī dzimšanas dienās vienmēr man uzraksta un vēlreiz pasaka paldies, un tad es zinu, ka es esmu bijusi īstajā vietā. Un ne tikai no vecākiem, bet arī no mediķiem nāk šis atgriezeniskā saite, ka arī viņi paši dažkārt ir piedzīvojuši, es varbūt to saucu par brīnumu, bet par to, ka tas bija tāds labs kaut kāds solis, kas no medicīnas puses varbūt nebija iespējams. Kad bija, piemēram, te vienās dzemdībās, man tie piemēri daudz, kur es redzu, kad daktari saka, ka tas bērns diezgan ilgi stāv tajā vienā punktā. Viņi tā kā runā ar to sievieti par tām pozām un tā, un mēs tā kā to visu darām, bet es redzu, jūtu, ka daktari ir padevusies, ka viņa netic vairs, ka tā sieviete piedzemdēs. Un es domāju, nē, viņa var. Es pazīstu šito sievieti. Viņa ir kareivis. Jā, viņai varbūt tur ir liekais svārs, varbūt ir tas liels bērns un tā kā kaut kādi tur riski. Es saku, man ir somā citrona ēteriskā eļļiņa. Tā dod spēku. Brauku ārā. Visi ostīja, arī daktere. Varbūt ar interesi, bet visi ostīja un teica, labs. Daktari izgāja, un es sievietei teicu, un tu vari to bērnu pastumt, pat ja nav pilns atvērums. Tu vari viņu pastumt, kā tu viņu stumtu, lai viņš pavirzas priekšā. Viņš stāv vienā punktā, viņam jāiet tālāk. Un viņi to dara. Un tās dzemdības aiziet uz priekšu mums. Tā kā varbūt arī tā. Un tad doktora bija tik priecīga. Un viņi turpināja, un mums viss sanāca, viņi piedzemdēja, un tik forši. Tā kā dažreiz es esmu arī tam mediķim, jo mediķi lielākoties tomēr priecājās, ka es tur esmu. Vai tur ir līgums, vai nav līgums, viņi, kad ieraug mani. Es redzu, kad ir šis atbalsts. Varbūt ir kādam, kam visai patīk, bet lielākoties es arī dzirdu šos vārdus forši, ka tu esi. Mums prieks atkal tevi satikt. Brīnišķīgi. Man tik arī labi to dzirdēt, jo es jau arī kaut kur līdzās dūlām un dūlu mācībās un visu kaut kur esmu. Man tiešām žēl, ka varbūt pēdējā laikā mazāk dūlas redzamas stacionāros dzirdamas. Es tā arī dzirdu no mediķiem stacionāros. Kur viņas pazudušas? Viņas tā kā maz ir, ja? Un man liekas, ka dūlām ir jābūt tur un ir mums gana daudz arī dūlu un, protams, arī mācās vēl sievietes pa dūlām, ka man gribētos, lai tas atkal kaut kā aktivizējās. Es gribu tev jautāt, Līga, arī tādu sarunas noslēgumā, varbūt, ko tu vēlētu tām sievietēm, kas ir izvēlējušās uzsākt tādu dūlas ceļu, kuras grib būt līdzās citām sievietēm, kuras varbūt bišķiņ kaut ko jau mēģina. Kas būtu tāds tavas pieredzējušas dūlas vēlējums viņām? Jā, padomā, jā. Tā kā tas... Noteikti, es varu pateikt pēc savas pieredzes, ka ir jābūt tai sajūtai, ka es gribu mācīties, ka man tas uzrunā, kad ir šī kaut kāda rezonē man, tad iepazīstotos vispār ar to dūles profesiju, to darbu, ka tā ir arī šī tuvība ar šo cilvēku, man tā ir tuvība, diezgan liela, un vai es spēju būt ar kādu tuvībā.
Jā. Cik daudz mums ir bijušas šīs pieredzes, šīs tuvības pieredzes. Jā. Labas tuvības pieredzes. Tā kā, tas gan nenozīmē, ja tev nav bērni vai, nezinu, vīri nav vai vēl kaut kas, ka tas nav iespējams, bet vienkārši tā mācīties un jutināties. Tāpēc man ļoti patīk, ka mācības nav 2-3 nedēļu kursi, ka tas ir vairāku gadu garumā. Un tas psiholoģijas gads ir ļoti labs gads tieši tāpēc, ka mēs satiekamies ar dažādām tēmām, tā skaitā ar sērām, jo neviens jau nav mums apsolījis, ka mums taps dots. Mēs zinām, ka 1/3 ir bērniņi aiziet jau pašā pirmajā trimestrī, un dažkārt sieviete jau mūs kā dūlu ir izvēlēsies jau pašā sākumā. Un tad mums ir jāspēj būt līdzās arī šādā situācijā un patiešām tuvi būt līdzās. Tā kā, tas ir, man liekas, tāds ļoti liels sajūtu profesija, kur ir ļoti liels risks izdegt, tāpat kā mammas profesijā. Un tas nav tikai par zināšanām, tas ir par sajūtām, par to mūsu dvēseli, kur viņa atsaucās un kā viņa veido šo kontaktu un piesaisti ar cilvēku. Tā kā, un tas nenozīmē, ja tev ir bijuši varbūt piesaistes, kur ir kaut kādas problēmas, ka to nevar dziedināt un risināt, tas viss ir dziedināms. Teorija viens, jā, bet otrs ir sākt arī praktizēt, jo, protams, ka tad, kad es pasludināju, ka es esmu dūla, neviens pie manis nenāca. Un vienkārši sākt piedāvāt šo savu pakalpojumu, jau laicīgi papraktizēties ar tiem, kas uzticās, ar draugiem. Un bieži vien arī draugi mums saka, ka tu varētu būt laba dūla. Īpaši, ja tu padalies, ka tu gribētu strādāt šajā profesijā. Viņiem bieži vien arī nāk atgriezeniskā saite, ka jā, ar tevi ir labi būt kopā ar tevi. Man patīk satikties. Un viņi mēdz pateikt, jo tad, kad es pateicu, es vēl tad strādāju skolā, visi priecājās, visi likās, jā, tu varētu. Tiešām. Un pat tad, kad es pateicu, ka es eju prom no skolas, visi mani saprata. Tas bija tāds, jā, kad es dabūju arī to atbalstu no savējiem cilvēkiem. Paldies! Paldies tev, Mīšlīgi, par šo sarunu. Paldies par tavu darbu, par tavu ieguldījumu Latvijas dūlu dzīvē. Es domāju, tas pirmsākums viņš arī ir ļoti svarīgs, un tas, ka tu joprojām turpini to darīt, jā, nevienkāršo darbu. Jā, lai tev turpmāk arī bauda no tā, ko tu dari, un uz tikšanos kādreiz atkal. Jā, paldies tev, ka uzaicināji. Paldies Līgai par iedvesmojošo sarunu. Es ceru, ka tā iedvesmoja arī jūs, vai nu, lai uzaicinātu dūlu, vai arī, lai kļūtu par dūlu. Visa informācija tālāk arī raidierakstu piezīmēs mūsu mājaslapā, un priecāšos, ja tiksimies atkal nākamajā raidieraksta epizodē pēc 2 nedēļām. Ja tev patīk tas, ko mēs darām, un tu vēlies pateikt mums paldies, uzsauc mums kafiju. Kā to izdarīt, var izlasīt raidieraksta piezīmēs.